es domāju, ka tas ir tikai sākums. Nu, tad veiksmi jums un paldies jums. Paldies par sarunu. Šī nedēļa Latvijā ir labo darba nedēļa, kuras mērķis ir sniegt palīdzību līdzcilvēkiem. Un arī mēs ļoti gribējam iesaistīties un būt kopā ar mūsu leģendām, ar mūsu māksliniekiem. Tāpēc šodien piedāvāsim jums pirmo stāstu. Mūsu kolēģi Māja Amoliņa devās pie leģendāra mūziķa Arvīda Klišāna. Sava instrumenta spēles lielmeistars, patiesa mūsu atskaņotāja mākslas leģenda. Tas ir Arvīds Klišāns, solists un ilgadīgs Nacionālās simfonisko orķestra mūziķis, pēc kuru mežraga īpaši skaistā tembra var arī atpazīt mūsu orķestra skanējumu. Ciemojoties pie Arvīda Klišāna, mūsu laba drauga, kopā ar viņu skolnieku Viesturu Vārdaunu, saruna par mūziku, dzīvi un mežraga spēli. Ir tāds teiciens, mežragu vajag spēlēt ar ausīm. Un ja mežragu spēlē bez ausīm, ja, tad viņš arī neskan. Tāpēc, ka jāmāk pašam paklausīties, kas no tā šitā nāk ārā. Visu Latviju pilnu mežradzniekiem, kas Arvīd pie tevis mācījušies. Bet ir jā arī Lietuvā, ir arī Igaunijā. Plašāk, jā. Izraēlā ar viens ir vēl. Nu, kas bija tik brīnišķīgs tai Arvīda tonī? Arvīdam kā solo māksliniekam un tieši orķestra solo, tieši varbūt viņa specifiskais vibrato un arī kā saka, nu, tāda vēsele. Tāpēc kā viņš saprata to mūziku, es domāju, tā viņš arī spēlēja un tas bija, es domāju, tādai latviešu mentalitātei ļoti tuvi un saprotami. Arvīda Klišāna mežraga spēle aizskanējusi tālu pāri Latvijas robežām. Viņu savās pasaules koncertturnijās uzaicināja slavenais Maskavas lielais simfoniskais orķestris, tā nodrošinot īpašu mežraga solo vietu skanējumu. Man visu laiku bija Čekovska 5. simfonija jāspēlē. Un tā apspēlēta, man liekas, no savas reizes 400, man liekas, varbūt pat 500. Kādreiz, kad mūzikas programmā rāda tās koncertzāles, piemēram, to pašu Čaikovsku Vīnes zelta zālē spēlēts ir. Bet viskaistākas nospēlēja Palermo teātrī. Un tad Kitajenko diriģēja, man izsauca priekšā, es tā paklinījos, un pamatīgi aplausi bija. Un kad es nācu atpakaļ sēdēt savā vietā, savā krēslā, muziķa, tad orķestra muziķa teicies, nu, Arvid, nu, atхватил аплодисментов. Es domāju, ko tas nozīmē tomēr tev 50 gadu Nacionālā simfonisko orķestra? 55. 55, un tomēr, vai tu iekšēji kaut kad gatavojies tam brīdim, ka no tā orķestra arī jāaiziet būs? Tā, ka man pienācas tas laiks, ka es sāku kļūdīties, ja? Un es sapratu, ka tam kļūdām neizbēgs, ja? To plintes neiemetu krūmos, man visu laiku tas mežrags mājās ir. Es vēl Doma baznīcā nospēlēju šogad 2 koncertus, ja? Salkrastu baznīcā nospēlēju tādu ērdeņu muzika dienas salkrastos, uz laukiem savā novadā, visus kapu svētkus apspēlē, nu, ļoti labi un nekādu problēmu. Tu vienreiz stāstīji, ka tev darba grāmatiņā, kad tu sāc strādāt 1. aprīlī. Es varētu parādīt. Ir, tieši tā ir. Un tieši joku dienā, 1. aprīlī, orķestra mūziķi arī sveica Arvīdu viņa darba jubilejā. Man patīk spinningot. Es katru nedēļu apmēram, nu, pēc 2 nedēļām vienreiz aizbraucu. Kas tev tagad iepriecina vairāk vēl? Mazmeitiņa. Un viņa iet uz knīpām un knauķiem. Es viņu vedu nedēļā 2 reizītes. Es gribu kaut ko dziedāt. Viņa saka, Opi, tu dziedi šķībi, drusciņš tā viena un otra tev bija šķība. Tu gribētu būt muziķe, ja varbūt tev citas domas ir? Ko tu gribētu mācīt? Par baletu skolotāju. Kas tad tev tur patīk, tās kleitas smukās, ja uz pirkstgaliem staigāt?
uz piecagaliem staigāt. Ko tu vēl visiem muziķiem, saviem kolēģiem, bijušajiem, tagadējiem varētu tā novēlēt? Kā? Katru rītu pieceļās, ja atļauj veselība, katru rītu apmēram pusstundiņu paspēlēt savu instrumentu, pēc tam paēst un darīt visu tālāk. Un ļoti labi saglabājās forma. Uzreiz var nospēlēt tādas augstas notas ar